Gribēju būt lielāks un stiprāks. Gribēju to darīt veselīgā veidā. Gribēju mainīt dzīvesveidu. Es to izdarīju. Padalīšos ar to, ko esmu iemācījies, lai arī tu vari augt vesels un stiprs. That's over. I see your motives inside, decisions to hide. Back off, I'll take you on, headstrong to take on anyone. Sveiki, čau, TV skatītāji un fitnesa entuziasti. Ar jums kopā ir. Ok, nu tas būtu pārāk gari. Parādīsim, kā ātri pagatavot veselīgas un garšīgas fitnesa pankūkas. 50 grami pilngraudu auzu pārslas. Iebūs lēni pārstrādājami ogļhidrāti un dos enerģiju ilgākam laikam. Plus šķiedrvielas, kas palīdz visu labāk pārstrādāt un var samazināt holesterīna līmeni. 4 līdz 5 olu baltumi. Pilnvērtīgais proteīns, tas ir būvmateriāls muskuļiem. Un palīdzēs arī saturēt pankūku kopā. Puse paciņas vājpiena biezpiena. Tas būs papildus lēni pārstrādājamais proteīns. Es izmantoju maksimā pirkto 0,1% saules pienu biezpienu, ka šīm pankūkām dara vislabāk un ir pats izdevīgākais arī cenu ziņā, kas negadās bieži un ir ļoti forši. 15 līdz 20 grami proteīna pulveris, kas nav nekāds veļas pulveris vai cita ķīmija, bet gan papildus olbaltumvielu avots pulveru veidā. Līdzīgi kā vitamīni nevis no dārzeņiem, bet no tabletēm. Cukurs pie mums ir kā lamuvārds, tāpēc, lai pankūka būtu salda, jāizmanto tā aizvietotais. Labākais variants ir stēvija. Tā ir ļoti salda un tur ir 0 kaloriju. Un to var pasūtīt internetā. 5 līdz 10 tabletītes atkarībā, cik kārs ir saldais zobs. Melnā rūtā šokolāde. Kakao saturs vismaz 70%, jo vairāk kakao, jo labāk. Zinātnieki saka, ka šokolādes saturā esošie antioksidanti samazina iespēju saslimt ar vēzi un palielina novecošanos. Es nezinu, vai tā ir taisnība, katrā ziņā pilnīgi pietiks ar vienu gabaliņu, lai nebūtu pārāk daudz cukuru un piesātināto tauku. Beigās pielējam mazliet ūdeni, ar trešdaļu glāzes vajadzētu pietikt. Pārāk šķidru arī nevajag, jo tad pankūka var izjukt un prieki būs vējā. Cildam cepeškrāsni un miksējam visus brīnumus kopā. Labākās ir pirmās pieduma ekstra virģina eļļas. Olīvu vai rapšu eļļa ir veselīgo mono nepiesātināto tauku avots, kas nepieciešams ādas, matu, nagu un ragu veselībai. Uzlējam mazliet eļļas uz pannas, es te esmu acīm redzam pārcenties.
Panna ir uzsildīta, lai virsū masu. Triks ir neuztaisīt pankūku pārāk biezu, jo tad tā var izjukt. Man pašam patīk labāk likt viņu cepeškrasnī, jo tad tā ir pufīgāka, bet var arī cepes plīts. Pēc neilga laika skatāmies, vai pankūku var mest riņķī. Ja esi masas audzēšanas fāzē, vai ir ēdu pankūku rīta pusē, vai arī kā pirmo ēdienreiz pēc treniņa, tad var pielikt klāt augļus. Bet ar tiem nav vēlams pārspīlēt cukura daudzuma dēļ. Banāni labi der. Tie arī ir labs kauli avots, palīdz pret krampjiem. Melnais ir daudz antioksidantu, tie paši, kas melnajā šokolādē. Tas arī ir ļoti labs redzēt. Nesnāca ļoti skaisti, jo garšoja labi. Lai izdodas un tiekamies nākošreiz. Heat. Latviski to varētu saukt arī par sprintu treniņiem. Es izmantoju šo treniņu veidu kombinācijā ar treniņiem mājās un daļai ievērojot veselīgas ēšanas principus. Kad 30 nedēļu laikā tiku vaļā no 15 liekajiem kilogramiem. Heat ir viens no kardio treniņu veidiem. Tas ir salīdzinoši ļoti īss – 10 līdz 20 minūtes. Vienkāršāk sakot, skrien maksimālā tempā, atpūties un tad atkārto. Ar 10 līdz 20 minūtēs ļoti daudz kaloriju nesadedzinās. Bet te jāņem vērā tāds triks kā EPOC – Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Vienkāršāk sakot, heat izmaina vielmaiņu tā, ka dedzina vairāk kaloriju vēl ilgi pēc treniņa beigām. Sākam ar iesildīšanos staipoties un lēnāk paskrienam, lai izvairītos no iespējamām traumām. Heat treniņu veidi ir dažādi. Piemēram, sprints 1 minūte, atpūta pusotra minūte un tādi 10 intervāli. Vai arī 6 intervāli pa 2 minūtēm, skrienot maksimālā ātri. Un tad 2 minūtes atjaunojoties. Vai 12 intervāli pa pusminūtē un minūte pauzi. Kurš ir labāks, tiešām nezinu. Es teiktu, labāk ir dažādība un ieteiktu sekot Nike moto Just do it. Katrs nākamais skrējiens paliek arvien grūtāks, ja ievēro atjaunošanās laiku. Pēc katra sprinta gribas padoties, bet nē. Ir plāns, pie kura jāpieturās, ja gribi, lai lietas notiktu. Un tā ir daudz vairāk rakstura kā fiziska pārbauda.
It kā jau pietiktu ar 7 intervāliem, bet nē. Ja plāns ir 10, tad 10, un par to būs ļoti patīkama gandarījuma sajūta. Lai izdodas! Halfway stage from a truly international field when he kicked in 2 laps, 800 metres in 2 minutes 10 seconds. But gradually they're getting to him. It's been a long, lonely trek for him. And chasing him now, Shahanga, the Commonwealth Games 10,000 metre champion from Tanzania, and the world cross-country champion from Ethiopia, Debela. But Jones has run a really gallant race. Only he can hang on now. He's got the crowd with him entirely. He's done all the running, but they are closing. And of course he's got very little finishing speed. So there's the bell. 400 metres left. Can he find something as Shahanga starts to move? Oh, raw courage here from Steve Jones. This crowd who love their distance runners. He's doing Brendan Foster is doing a David Bedford. Shahanga's getting after him, but the crowd have loved the way that he's taken it off, and he really tried to get away. Shahanga closing all the time. 200 metres left. Jones looking for trouble, and the trouble is there. Shahanga's got him in his sights now. He's got the encouragement to go. And surely it looks as if he's going to catch him. Jones kicks hard in front. But can he hang on? Shahanga coming with every shot. And the African is going to steal this race. But Jones coming back. A marvellous run. And Jones comes back on the inside. And what a finish. A truly astonishing run. From being beaten, he came back, and the effort was Shahanga to get there. Well, killed him. And when Jones got back, he was strong, he was decisive. 28 seconds to the last hour. And he beat a world-class race. Time 27:55.2. Just massive, because behind him, a whole sprint of world-class athletes. And what a battle this was. Here's Shahanga looks to have it beaten. He really attacked hard, fast and on the outside, and Jones's head went back momentarily. And then suddenly, with the race apparently won, Steve Jones recognised the African was weakening, and that gave him all he needed, because the gap was there on the inside. The encouragement was there as he felt Shahanga falter, and he drove through there to the line to take the 10,000